Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Bez bītēm nav augļu. Šodienas rakstu vieta. Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru. Salamana pamācības, 27. nodaļa, 17. pants. Šodienas pārdomas. Pētījumi liecina, ka ābelis dod vislabāko ražu, ja to ziedus aputeksnē medus bites. Šis fakts mums atgādina, ka Dievs visu šajā pasaulē ir radījis ar noteiktu mērķi, bet mēs to nespējam sasniegt paši. Reizēm viņš pat liek sadarboties ļoti atšķirīgiem pārstāvjiem. Taču kā jau tas ir ar Dievu, atskatoties atpakaļ, no šīs sadarbības ik viens ir guvis savu labumu. Draugs, arī priekš tevis Dievam ir īpašs uzdevums, kuru tu nespēsi paveikt viens. Pirmkārt, tev nāksies iesaistīt Dievu, jo viņam kā tavam radītājam ir zināms plāns. Otrkārt, tev nāksies sadarboties ar tiem cilvēkiem, ko viņš sūtīs tavā ceļā. Pēc pieredzes varu teikt, ka kādi tev pirmajā brīdī šķitīs kā kodīgas bites. Tādos brīžos apņemies būt kā ābele, kura atļauj dūcējam paveikt Dieva uzdevumu. Ja saglabāsi paļāvību uz tavu mīlošo radītāju, tu būsi patīkami pārsteigts, kad pienāks ražas laiks. Šodienas lūkšana. Mīļais debesu Tēvs, piedod, ka neesmu pilnībā paļāvies uz tavu plānu manai dzīvei. Piedod, ka esmu izturējies nepareizi pret cilvēkiem, kurus tu sūtīji manā dzīvē kā manus skolotājus. Es apņemos sekot taviem norādījumiem un būt mācāms Jēzus vārdā. Āmen.